Izglītībai ir jāmainās. Mūsdienu izaicinājumi no tehnoloģiju ietekmes līdz izglītības nevienlīdzībai prasa pārdomāt un uzlabot veidu, kā mēs mācām. Bet kādai jābūt izglītībai, kas sagatavo bērnus nevis pagātnē, bet nākotnē? Klausies Izglītība ir jāmainas raidierakstus YouTube platformā un piedalies diskusijās mūsu Instagram kontā. Visas lietas, kas iepriekš skaitījās standarts, tagad vairs nav standarts. Ir atstāts visu pašplūsmā, un rezultātā tagad tā problēma ir vēl vairāk samilzus. Ja tu paļaujies mākslinieku intelektu tikai, tad tu vienkārši nemaz nezini, kā pareizi uzrakstīt. Tas, kas ir jādara, tagad ir jāapgūst visi rīki pēc iespējas ātrāk, jāsaprot, kur viss virzās un jādomā par iespējām nākotnē. Jāmāc citādākā veidā kā līdz šim, jo kā līdz šim vairs nevar. Šis ir raidieraksts Izglītībai ir jāmainās. 3. sērija, Tieši tā. 1. sezonai. Esam kopā ar jums, Inders Kraģis Un Anna Sidrava. Jā, esam izglītības speciālisti ar ļoti lielu pieredzi. Paši ir daudz strādājuši, mācījušies. Tieši tā. Un tagad labprāt vienkārši dalītos kopā ar jums redzējumā, pārdomās, argumentos par un pret, par ko tieši, par attēloto mācīšanos. Ļoti svarīgs mūsdienu jautājums, vai attēlotā mācīšanās ir izglītības nākotne, vai arī tomēr mentāls izaicinājums vai traucēklis skolēniem un skolotājiem. Un es pagājušo reizi uzvarēju. Jep. Es būšu džentlmenis un došu vārdu šoreiz Annai sākt ar saviem argumentiem, jā. Tieši tā. Es teiktu, ka izaicinājums noteikti nav tikai bērniem, un pieminēsim arī vecākus, jo noteikti es pieļauju, ka visiem mums tā pandēmija, tas vārds, pirmām kārtām liekas, tas bija pirms 5 gadiem sanāk. Kā skaita? Bet aptuveni, jā. Aptuveni tā, jā. Bet noteikti mēs joprojām esam tādā sajūsmā par to, kas ir bijis. Bet pirmām kārtām, pirms es sākšu ar argumentiem, es teikšu, ka, jā, protams, tas bija izaicinājums uzreiz pārslēgties uz to citu darba vidi kā tāda. Un noteikti tie mani argumenti vairāk balstās arī uz to personīgu pieredzi. Bet tas pirmais, ar ko es gribētu sākt, ka atklātā mācīšanas, it īpaši tā pandēmijas laikā, noteikti palielināja pieejamību. No savas puses teikšu, ka bija bērni, kuri tiešām viņam daudz labāk gāja, kamēr viņi bija mājās, un tiešām viņi bija daudz iespējas izteikties, viņi varēja organizēt, viņiem tiešām bija tas ļoti labs tas time management, jeb tas laika plānojums, ja? Ka viņi tiešām varēja saprast, ka es visus uzdevumus izpildīšu, un, protams, mēs skolotāji arī ik pa laiku, tur ļoti ātri mēneši, laikā, mēs arī mācījāmies, ka uzdodam mazāk vai uzdodam kādus izmērus noteiktos. Un bija skolēni, kuriem tas tiešām līdzēja, tas bija tiešām labi, un viņi varēja saplānot savu dienu, viņi varēja izpildīt visu, brīva diena, viņi tur veltīt lasīšanai. Protams, tādu bērnu nebija daudz, bet noteikti bija citādāk. Bija skolēni, kuriem pavisam traki gāja, un nevis tikai ar to, ka viņi tur nevarēja pieslēgties, vai tur nebija iespējams, vai nebija vienkārši datora, ar to visu mums bija diezgan labi. Bet viņi vienkārši nevarēja īsti saplānot nevis to dienu, bet viņi nevarēja īsti vispār saprast, kas notiek. Viņi likās, kā tā, es esmu no mājām, un kaut ko tur skolotāji kamerā runā. Bet sākšu ar to pirmo argumentu, ka noteikti tā rādīja milzīgu nevienlīdzību gan sakarā ar tiem pašiem datoriem, un to, ko es esmu atrasis kā faktu, ka vairāk nekā 50% bērnu jauna attīstības valstīs nevarēja pilnvērtīgi piedalīties mācības interneta, jeb tehnoloģiju trūkuma dēļ. Tas arī bija minēts arī mūsu valstī, Latvijā, bet man liekas, ka mēs diezgan labi tikam uz to galā. Varbūt tas būs arī Indra arguments. Bet kopīgi, ja mēs skatāmies uz to ainu, tad noteikti pirmos mēnešos vienkārši bērni, tie, kuri pat gribēja mācīties, viņiem īsti nebija iespējas. Un es pieļauju, ka tas varētu arī palikt tāds kā bāžas, varbūt arī uz to turpmāko mūsu skatījumu, jo, ja tiešām tas būs ievests skolās, ka bērniem arī attālināti ir jāmācās daļēji, un, protams, skolās pieļauju, ka tas varētu būt arī kā viens no trūkumiem, ka ne visiem tas ir iespējams.
Otrs arguments no manas puses ir, ka, lai gan dažiem skolēniem elastīgums ir izdevīgs, ka viņi tiešām var mierīgi, kā mēs jokojam savā starpā, gultā, guļot mācīties vai, piemēram, izvēlēties to dienas kārtību, kā viņi to visu dara, tomēr motivācija efektīvi plāno savu laiku dažreiz nebija īsti pietiekama viņiem. Un turklāt arī atradu arī vienu faktu par to, ka 2020. gada pētījumi liecina, ka izolācija negatīvi ietekmē skolēnu emocionālu labjūtību, labklājību. Ietekmē negatīvi skolēnu emocionālu labklājību. Te es arī piefiksētu klāt arī pieļauju skolotāju par to pašu izteikšanu, par ko mēs minējam. Te noteikti arī citi pētījumi par to. Lai gan digitālās prasmes uzlabojās, noteikti gan skolotājiem, gan bērniem 100%, tas notika uz citu prasmju rēķina. Tad noteikti tur, kur uzlabojas tas digitālās prasmes, piemēram, tā pati lasīt prasme, noteikti bija mazāk. Un, protams, tie paši mājas darbi, jeb klases darbi, ko piedāvāja skolotāji, tad dažreiz tas akcents tika likts vairāk uz to, vai bērni varēs to kaut kā digitāli veikt, nevis pierādīt savas prasmes. Te es minēšu tos pašus pārbaudas darbus. Mēs, kā skolotāji, es minēšu par savu varbūt skolu, tur ir daži kolēģi, kuri tiešām mēģināja tā ļoti radoši pie tā, lai bērni tikai nenorakstītu. Un te ir jautājums par to, ko tieši mēs vēlamies panākt. Tā kā tiešām redzēt visas prasmes, kas viņiem bija jāapgūt, tēmas ietvaros, piemēram, ja? Vai to, tā kā, lai tikai nenoraksta, lai tikai, piemēram, uzraksta pareizi to tekstu un tam līdzīgi. Tātad man ir vēl palikuši 3 argumenti, kam arī Indris domā, kā viņš arī man atbildēs uz tiem visiem. Tātad virtuālo saikņu veidošana nav tik efektīva kā klātienes miedarbība. Man liekas, tas varētu būt arī kā pats pirmais arguments par to, kāpēc tomēr atklāta mācīšanas nav tas, kas mums ir jāizvēlas nākotnē. Un pētījumi liecina, ka bērniem atklāta mācību laikā bija augstāks vientulības un depresijas līmenis. Par depresiju es gan varbūt neesmu tik pārliecināta, bet vientulība noteikti jā. Un sociālās saites, kuras uzturēja virtuāli, bieži bija vispusējas. Tā kā, es no savas pieredzes pateikšu, ka mums bija atsevišķa vietne ar skolēniem, tajā laikā vēl mūsu skola nebija e-klases, mums bija līdzīgi e-klasi tādā vietne, ka Facebook mēs pat teiktu, skolēni varēja atzīmēt, kā viņi tur jūtās, kā viņam iet, un bieži vien tā kā to, ko es pamanīju katrā savā stundā, kā gāja viņam neīsti labi. Protams, tā ir tikai, tas bijušās tikai 5 klases, kas bija manā uztverē, bet jā, to, ko es secināju, ka tur nebija tā, ka viņi, jā, protams, esmu mājās, visforši, tā kā jauki, tā kā turpinam tālāk. Tur, man liekas, piemēram, no vienas klases viņi dalījās vēl pa grupām, 15 skolēni, 2, piemēram, vienmēr bija atzīmēts, ka viņi jūtās lieliski, viss ir jauki, viss ir forši, un tie, kur īsti nemācījās, un pārējie, jā, tur pašari bija tā kā, savu, tā kā viņas labi nejūtās, un, protams, tas nebija no vienas puses viņi ir mājās, viss forši, viņi nav jānāk uz skolu, bet jā, tā viņa sajūta nebija tā labāka. Kopā ar to vientulību noteikti nāk arī tā prokrastinācija. Cerams, ka skolotājiem tas daudz nebija. Man vairāk ir fakts minējis par tiem bērniem, par skolēniem, un es pieļauju, ka tas vairāk ir par to vecāko, par to vecumu posmu, teiksim, no 7. līdz 12. klasē. Tas ir prokrastinācija, tā kā vilcināšanās, tad atturēšanās mācīties. No uzdevumiem, kas ir jāveic no mācībām arī kā tādam, jo mācību procesa arī ietver sevi, ka kur man ir jāveic šīs uzdevums, angļu valoda, kaut kas tur jānosata, matemātika jāizpilda un tam līdzīgi, ka mēs nevarējam, tikai dažiem skolēniem mēs varam panākt, ka viņi tiešām saprot, kas viņam tie uzdevumi, kas viņam jāveic pa nedēļu. Un bija tie, kuri tiešām uzkrāja visus tos mājas darbus, klases darbus un vienkārši netika galā. Jā. Un tād pats pēdējais man arguments bija par to, ka atklātas mācības prasa ievērojamus ieguldījumus digitālajā infrastruktūrā. Citiem vārdiem sakot, no vienas puses mums ir lielisks atbalsts arī no valsts. Es atceros arī pandēmijas laikā tiešām mūsu vietniekiem vajadzēja saprast, kuriem bērniem, kurās ģimenēs nav, piemēram, to pašu datoru, un tos piegādāja, bija jauki. Bet arī tā kā tas bija uz kādu laiku, datori nebija vislabākie, tā kā viņi bija dažreiz lēni, dažreiz tur bez kamerām, nevarēja īsti pieslēgties. Tā kā no vienas puses tas atbalsts ir, bet tas tik un tā prasīs vēl vairāk resursu. Un vai uz to mums ir vispār nauda valstī? Labi, par to ir jautājums, vai ir nauda valstī, bet papildus izmaksas. Tāda būtu mana argumenta par atklātu mācību. Priekš manis es divas tādas galvenās pretargumentus izvirzīju, klausoties tevi, ka viens ir tā vientulības pieaugums. Un otrs ir jautājums par to, vai mums vispār pietiek finanšu līdzekļi, lai varētu visiem nodrošināt kvalitīvu izglītību, pat ja mēs pāriet uz tādu attālinātu mācību pieeju. Bet es gribētu arī pieminēt vēl dažas citas idejas pārdomām, un mans uzdevums ir
pretargumentēt. Tagad piedāvā tādu īpaši optimistisko skatu punktu, un mēs aicinām jūs tad vilkt kaut kādu kopsaucēju priekš sevis, lai varētu tā saprast, kā tad īsti patiesībā, vai mācīšanās attālināt ir kaut kāds bubulis, vai tomēr panacēja labākais, kas var notikt, ja? Nu, tātad Pasaules banka arī ļoti nopietna būtiska institūcija ir veikusi pētījumu un noskaidroja, ka šeit ir runa lielākoties par šo pandēmijas periodu, kā attālinātās mācīšanās tieši palielināja izglītības pieejamību. Tas ir kaut kā mazliet pretstatā tam, ko tu teici. Ar to domājot, ka, redzi, mums ir jāsaprot, ka, ja mēs skatāmies uz attīstītām valstīm, situācija ir viena. Ja mēs skatāmies uz mazattīstītām valstīm, tad izglītības nodrošinājums, izglītības pieejamība pavisam cita. Ja? Un tātad ir taču atšķirība, vai es varu nodrošināt, teiksim, kaut vai primitīvu, man ir tikai iespēja, vienu skolotāju pieaicināt, kurš man mācīs 4 priekšmetus. Ja? Es runāju šeit par mazattīstītām valstīm, ja? Bet vismaz tādā veidā mēs varam nodrošināt vairāk tiem, kuri ir trūcīgāki to, protams, ar valsts atbalstu. Ja? Ir jābūt šīm dotācijām, ir jāiepērk, teiksim, tehniski līdzekļi, jānodrošina, tas viss pilnībā piekrīt. Ja? Tā kā tas viss ir, kā mēs uz to paskatāmies un par ko tad īsti mēs runājam, cik plaši mēs uz to skatāmies. Saņem, tas bija mans pirmais. Pirmais. Skaties, būs vēl. Tālāk, attālinātās mācību programmas ir pētījumā atklāts, ka ļauj ievērojami apgūt prasmes, tieši plānot savu laiku un apgūt mācību vielu savā tempā. Bet šeit uzreiz tā pastīsimies objektīvi uz šo pretargumentu. Pilnībā piekrītu, ne visi prot savu laiku pienācīgi plānot. Tātad, ja es jau protu, tad es varu iemācīties vēl labāk, jo šis izaicinājums mani pamudina to darīt. Bet, ja es neprotu, vai arī esmu ļoti demotivēts, esmu varbūt pat slinks mācīties, ja? Tas nav zila gaisa, beigšas nekļuvuši par ekspertu laiku plānošanā. Ja? Kā varētu saistīt to, kad ir iespēja mācīties savā tempā? Un, protams, tas ir saistīts ar to, ka lielā mērā attālināta pieeja, atkal, ja mēs skatāmies uz tādu, kas teiksim, skolās tika nodrošināta, tāpat jau bija ieplānots, kad jābūt angļu valodai, kad jābūt matemātikai, un tev jāpieslēdzās. Bet attālinātā mācība pieeja var skatīties arī plašāk uz to. Tie kursi, kas tiek piedāvāti internetā, taču arī ir attālinātā mācību pieeja, ja? Un tos var apgūt jebkurā laikā, un tiem pieslēdzoties izmantojot dažādas papildus resursus. Tā kā atkal par ko mēs runājam? Ja mēs runājam par tādu regulāru pieeju, tad jā, varbūt tas varētu būt traucējoši. Bet, ja mēs runājam par papildus resursiem, kas ir digitālās vietnēs pieejami, tad tie var piesaistīties svērtākā laikā, to slodzi noteikti, un tas arī ļauj labāk saplānot savu laiku, atrast laiku, lai tiktu galā ar to, jo bieži vien, arī es tos daudz pieredzēju savā praksē, skolēni sūdzas, ka viņiem vienkārši pietrūkst laika, lai visu apvienotu. Tas pat nav tā, ka viņi negribētu mācīties, pat tie, kuri grib mācīties, vienkārši nav spējīgi, jo viņiem vēl ir tie pulciņi, viņiem vēl mājās, tur vēl ir jādara tas un tas, un tas viss kopā paņem tik daudz, ka kā tā, bieži ir pieaugušiem grūti laiku pareizi saplānot, un vēl bērniem. Tad ir arī, protams, par to jautājums par to, ka attālinātā mācība pieeja ievērojami palīdz uzlabot tieši digitālās prasmes, jo skaidrs, ka tas ir saistīts ar to, un ja mēs tajā iegūtam laiku un trenējamies, tad tas pieaug, un kā jau mēs runājam otrajā raidījumā, digitālās prasmes būs ļoti svarīgas nākotnē, un ir būtiskas jau arī tagad. Ir iespēja izmantot efektīvāk savu laiku tieši mācību nolūkos, ja mācību process ir elastīgāks,
un ir pielāgots vairāk individuālajām vajadzībām. Bet atkal šis arguments attiecās tikai uz tiem papildus resursiem, kā es tos iepriekš definēju. Ja? Jo, ja mēs nedodam iespēju individualizēt, teiksim, skolēnam lemt par savu mācību pieredzi tik ļoti, un tad tas nebūs ietekmīgi. Latvijā tagad ir jautājums par to, un tas nav tikai Latvijā, tas ir vairākās valstīs, ka pedagogiem pietrūkst pienācīga atalgojuma. Un, jā, redz, tas ir ļoti sāpīgs punkts. Par to mums nevajadzētu kādā citā raidījumā diskutēt. Ko tad īsti ar to darīt? Redz, no vienas puses, mēs taču varam, tā bija tā doma, samazināt skolu skaitu. Jā. Un būs mazāk skolotāji, bet rezultātā mēs viņam varēsim maksāt vairāk. Valstis, domāju. Jā. Bet mēs varam atstāt tikpat daudz, cik ir mums skolotāji, bet kur tad ņemsim naudu? Saprot? Un viens no risinājumiem ir pāriet uz attālināto mācīšanos. Un varbūt tāpēc ministru kabinets tagad ir izsludinājis tādu, lai popularizētu šo pieeju. Kāpēc? Tāpēc, ka pāriet uz attālināto mācīšanos, skolām ir iespēja ietaupīt uz eksploatācijas izmaksām. Tātad mazāk par enerģiju, mazāk par materiālu patēriņu maksāt, un to naudiņu, tur teiksim ir 30%, kā pētījums rāda, mēs varam ieguldīt palielinot pedagogu algas. Manuprāt, brīnišķīgi iespēja, kā uz to paskatīt. Mans secinājums pirmais būtu, ka es nevaru neko īsti pretargumentēt par to, ka noteikti atklātas mācīšanas palīdz arī attīstīt tas digitālās prasmes, jo noteikti, tas ir vienkārši fakts, ja? Un tas noteikti būtu viens no secinājumiem, ka atsaukšos uz to, ko es arī mēģināju teikt, ka kad mēs bijām spiesti vispār pilnīgi mainīt to mūsu darba vidi, jo kur vienā nedēļā, man liekas, tas bija kaut kur pirms pavasara brīvlaika, kur mēs stādām ierastā tempā, tur ar maskām pieļauju, bija jau laikam palēnām tas viss ievests. Un tur kur pagāja tas pavasara brīvlaiks, un kur ir sludināts, un pats galvenais, kas bija, mēs bijām neziņā, vai tas būs uz nedēļu, vai uz veselu semestri, vai kā. Un sanāk tā kā mēs bijām spiesti, es teiktu, ka diezgan labi sanāca. Protams, bija satraukums, bet arī savukārt, man liekas, ka uzlabojas ļoti labi tā nevis vecāku, bet skolotāju komunikācija. Noteikti bija, kā tev iet, kā tu to dari, labi sarunāt. Un bērni arī bija spiesti, kad pateicoties vecākiem, jo bieži vien kā bija, ka, piemēram, mēs varējām dzirdēt arī vecākus fonā, ka viņi tur palīdzēja, jo viņam arī nebija īsti iespējas braukt darbā, dažiem piemēram. Un arī, kas ir labs, tas nav varbūt īsti saistīts ar skolu, bet tagad pateicoties pandēmijām un atklātām mācībām kā tādam, mums taču pastāv arī daudz vairāk citu profesiju, kur pat īsti nav jābūt ofisā vai jābrauc kaut kur. Tu vari ceļot visur, kur un tiešām strādāt no jebkuras vietas. Tāpēc mans secinājums būtu, ka noteikti, ja mums tiešām būs tā, ka visos iekšējas kārtības noteikums būs minējums par to MK jauno punktu no ministra kabinetā, kā kur ir tāds sadalījums pēc vecuma posmiem, tā kā var iekļaut, un tur tiešām, piemēram, tā pati vidusskolēni, viņi varētu labāk varbūt strādāt pie savu projektu darba vai, zinātniski pētnieciska darba, teiksim. Vai viņi tur varētu tiešām vēl labāk mācīties plānot savu dienu, un Indras pareizi arī minēja, ne visi pieaugušie zina, kā pareizi plānot savu dienu, un tāpēc varbūt arī šī mācību formats varētu abām pusēm, gan skolotājiem, gan pedagogiem, skolotājiem, gan bērniem arī skolēniem labāk attīstīt to dienas vai plānošanas prasmes kā tādas. Un pie tam es noteikti piekristu. Par to pēdējo punktu, no vienas puses, noteikti tā varētu būt, ka viens no problēmas risinājumiem, ka mēs tiešām piedāvājam vairāk to citu formātu, kā mācības notiek, bet vienīgais, kas man bija prātā visu to laiku, kam ir interesi par to argumentu runā, vai nebūs tā, ka skolas vadība vēlēsies labāk pārliecināties, ka tas stundas tiek pasniegtas, ka viņi tiešām uzticas skolotājiem. Tas varbūt ir mazliet tāds no tēmas, mēs atgriežamies kaut kur citā apakštēmē, teiksim, bet vai būs tā, ka tiešām tie pedagogi varēs mierīgi strādāt no mājām, un arī, piemēram, tas pats atklātas mācīšanas, tas nav tikai tā, ka bērni strādā mājās. Piemēram, man kā noteikums arī rakstīts, ka pat skolotājs dodās, piemēram, uz muzeju. Pilsētā kaut kur blakus jums ir muzejs, kur jūs vēlaties novadīt to nodarbību, vai vienkārši pieskaties tur, ka jums to novada. Tas arī skaitās kā atklātas mācīšanas, jo tas notiek nevis klasē, ierastā vidē, bet kaut kur citur. Tā kā noteikti, ja mēs vēl skaitam to kā formātu, tad noteikti tas varētu būt, ka viens no risinājumiem un algas beidzot būs arī lielākas.
Kurš ir uzvarējis? Man ir aizdomas, ka tas ir neizšķirts. Jā, man tieši tas bija arī prātā, jo es saprotu, ka lielāka daļa argumentu es tam pilnīgi piekrītu. Es pati par viņam arī būtu piekritusi to, ko Indris ir stāstījis. Un man liekas, ka no manas puses tur arī bija daži tādi labi paņēmieni. Saliksim abos svaru kausos. No vienas puses, jā, mēs varam, piemēram, ietaupīt finanses, ieguldīt līdz ar to vairāk skolotāju algās. No otras puses, pētījumi nāk, ka skolotāji būs vientujāki. Tieši tā. Un es to pats esmu izjūtis arī. Kā tas ir strādāt, kad visiem kameras izslēgtas. Un es nezinu, ko viņš otrā pusē dara. Un man tagad ir ar lielu entuziasmu kaut kas ir jāvada. Ja? Es vispār nezinu, man arī klausās. Ja? Tik, protams, tad vientulības sajūta. Ja? Tā ir. Ko vēl mēs te varam tā pretstatīt? Kā tu redzi? Man liekas, ka tas, kas varbūt pietrūka mums, un to noteikti mēs varam sagaidīt komentāru sadaļā, man liekas, te ļoti labi varētu argumentēt tie, kuri strādā atklātās skolās, jo man tāds pieredzes pašai nav, man tikai ir paziņas, kas strādā, un man liekas, ka noteikti mēs gaidīsim komentārus no tiem, kuri redz to vidi, vairāk kā par gadiem, es saprotu, ka tās atklātās skolas tīpaši ir kļuvušas mums tāds, izplatītas, un noteikti varbūt piefiksējiet, pierakstiet, pakomentējiet, kā jums izdodās visas kameras ieslēgt, un vai tas tiešām strādā, jo es pat pateiktu, ka arī mums ir pieredze ar vienu skolnieci, kur lieliski mācījies skolā, bet atgriežoties pēc pandēmijas, viņa saprata, ka viņa īsti nedara tas trokšņus un viss, kas notiek apkārt, un viņa aizgāja uz to atklātu skolu. Viņa ļoti labi patīk, viņa labi var visu saplānot, tāpēc varbūt mēs varēsim kaut ko mācīties no atklātām skolām, kā palīdzēt skolēniem labāk plānot laiku, lai neskatoties uz to, kur viņi mācās, teiksim, parastā vispār izglītojuši skolā vai, piemēram, attālinātu kādā topoša universitāte, lai tiešām tas prasmes būtu. Tā kā rakstiet komentārus. Un, ja jums šis raidījums noderīgs bija, jums patika, lūdzu atbalstiet mūs, dalieties ar šo video, tāpēc, ka daudziem citiem cilvēkiem tas arī var noderēt, jūsu kolēģiem. Spiediet lūdzu patīk, tas mums ļoti daudz ko nozīmē, ja mēs saprotam, ka mēs tad ejam pareizā virzienā. Un, protams, turpināsim darboties, diskutēt par šiem jautājumiem, lai kopīgi varētu to izglītības kvalitāti veicināt, jo izglītībai ir jāmainās.